esam mežā pie dabiskām dorēm, kā mūsu senči simtiem gadu atpakaļ ieguva medu. Nevar pastāstīt, kā tā visa. Kā, teiksim, piemēram, tagad ir tā tradicionālā, kā viņa saucās, tā konvenciālā, tehnoloģiskā, ja, ka 3 reizes gadā iegūsta medu. Senatnē ieguva reizi gadā. Es tā pareizi sapratu, ja? Nu jā, tā tajā Baškīrijā tie cilvēki, no kurienes mēs to tās zināšanas pirmās ieguvām, tad viņi to dara kaut kad oktobra beigās, tad, kad tās šūnas ir sagatavotas ziemai, aizvākotas, tad viņi kaut kādu, teiksim, nelielu daļu no tā, ko bites ir pa sezonu, pa vasaru ir sanesušas un sastrādājušas, tad to cilvēki paņem sev. Bet lielāko daļu viņi atstāja, protams, bitēm, lai viņām pietiek priekš izdzīvošanas, lai sagaidītu nākamo pavasari, vasaru. Šīs doras, protams, ir nedaudz tādas mākslinieciskas, bet izskatās ļoti labi. To visu var darīt arī ar vienkāršāk, bet šo doru autors Māris Ķirsis ir izdomājis, ka viņš grib šādā veidā. Un patīk, jā, patīkami paskatīties. Man ļoti patīk tas, ka katra dore, viņa ir individuāla. Viņa nav tāda, kā standarts, kā mājiņas, ja, tur visas vienādas. Te atrod katru atsevišķu koku. Jā, tieši tā, divas vienādas doras nav, katra ir ar kaut ko atšķirīgu. Kā nu dabā tas koks ir audzis, kā viņš ir izveidojies, tāda arī viņi ir. Jā, mēs varam pieiet tuvāk, paskatīties, kā tas viss dabiski izskatās. Kam iepatiksies šī tēma, rakstiet, sazināsties ar speciālistiem. Tā, apakšā būs arī video mūsu draugiem Ukrainā, Krievijā, Polijā, citās, kā vilka augšā dores. Tur varēsiet arī pastīties, kā tas process notiek. Tas būs ļoti interesanti. Ar zirgiem vilka. Jā, augstums arī tāds ļoti zolīts. Augstums ir, optimālais ir 5 metri. Tas ir saistīts ar to, ka līdz 5 metri, teiksim, ir tas virs 5 metri vairs nav tāds mitrums kā pie zemes. Tas nav saistīts ar zvēriņiem, tur lāčiem, kaut kas tam līdzīgs. Sausāks. Jo augstāk, jā, jo, teiksim, ir labāk. Vienkārši augstāk tā jau krāns vajadzīgs, jā. Jūs ir apstīties tajā video, kur cēla augšā, jā, tur, būtībā tas nav maz tik vienkārši, jā. Kā var iedomāties, tu uzcelt dori augšā, jā. Tas ir diezgan darbietilpīgs process. Jā, bet viņas jau var turēt uz zemes vai uz kādiem palikņa. Ja nav iespējas kaut kur, teiksim, pacelt augšā, piestiprināt pie koka, var arī turēt uz zemes. Ja ir savs īpašums, jā, kur tu esi daudz maz drošs, kad tas viss ir tā, tiek apsekots, ja tu blakus dzīvo, protams, ka var arī turēt. Jo senajās grāmatās, jā, Ulmanlaika grāmatās, tur arī tādas arī bija tās pat Ulmanlaika, tas pat Caralaika 1860. gadu, kad es to tēmu sāku pētīt, tur ir tādas bija dores.
Viņas gan nebija laikam kokos celtas, tur bija parādīts vienkārši liels tāds ozola tāds bluķis, jā, un tur arī to visu darīja. Jā, arī mūsu doris arī ir vairākās vietās Latvijā pie cilvēkiem, kas iegādājās mums šās doris. Viņas arī stāv uz zemes. Kam ieinteresē tāda medus iegūšana, jā, pie jums arī var pasūtīt, jā, tās doris? Jā, ja kādam ir vēlme un interesi, tad mēs varam gan informatīvi, kā teikt, cilvēks pabalstīt, atbalstīt, pastāstīt, kas un var arī iegādāties jau gatavu dori. Jo tas ir liels darbs, tu man rādīji, ja, kā to visu taisi. Tā grebšana, tā visa, lai viņu iztīrītu, tas atbrīvotu to vidu, ja, tas ir ļoti liels darbs, kuram ir brīvs laiks, jā, viņš arī pats to var uztaisīt, jā, bet daudziem arī vienkārši nav tā brīvā laika. Un kurš vēlas tādas doris vai nu kokos celt, vai nu arī pie mājas likt, tādu kultūru rakstiet, jā. Var atvest savus celmus, teiksim, līdz mums, un mēs varam pagatavot to dori. Tad var arī gatavu jau pēc tam paņemt. Un tas ir lieliski, jā, tas ir lieliski tā senā visa kultūra, kas bija mums baltu tautām, citām arī, jā. Viņa tagad ir atzimusi, jā, mēs tagad redzam Latvijas mežos, ir tā kā senatnē tās dores priekš bitēm. Un ļoti arī svarīgs moments ir tas, kad medus, jā, viņš ir ļoti vērtīgs. Jā, šis doru medus ir daudz reizes vērtīgāks ar uzturvielām un ar visu to, ko bites tur ieliek. Viņš jau ir tā kā dziedniecisks līdzeklis. Viņš jau nav tikai kā pārtiks produkts. Jā, jo medu jau, viņi jau nēd, jā, mēs iesim tālāk. Medu jau nēd karotēm. Kaut medinieki teica, jā, viņš jau ir domāts kā zāles, jā, un, protams, kad, ja nav cukura, jā, jo arī, kas ir skatījušies krievu valodā, kad, teiksim, viņi arī izmanto to, ka viņi paņem tik daudz, kā tu stāstīji, jā, tā saucamā medus, jā, lai uz ziemu paliktu bitēm, un tad tas ir īsts medus, un viņš ir arī ārstniecisks, un viņš ir veselīgs, tā kā viņam jābūt, jā. Šajā bluķu biškopībā vai drauniecībā cilvēks praktiski neiejaucās. Viņš visu, kā teikt, atstāja bišu ziņā. Bites pašas dzīvo, pašas regulē savu dzīvi un darbojās pēc tiem dabas principiem un uzdevumiem, kas viņām ir šeit jāveic uz zemes. Un šajā gadījumā medus daudzums tas nav primāri, bet ir bišu, kā teikt, populācija, lai viņas neizzūd, un kā blakus produkts mēs no tā arī saņemam nedaudz medu, bet šis medus ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs. Nu jā, kā teica biškopi, jā, kas ar tām dorēm, ko jūs apskatīsieties lielo video, ko mēs nofilmējām, jā, tas, kā mums jau liekas, ka būtībā uz to medu stāv rindā, jā, jo viņa ir ļoti maz,
Un būtībā viņu tā nemaz, teiksim, nu, ja, piemēram, bites nav saražojušas to medu, tad neviens neņem ārā, ja, un cukuru neliek. Tik, cik, ja ir saražots, tad ņem. Ja nav saražots, tad atstāja. Atstāja, un laukā neņem nemaz. Iespējams, ka pat pāris gadus, ir dūris, kuros pat pāris gadu neņem ārā medu. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja, to jūs tēmu arī varat papētīt. Un tā kā lietus mums uznāca tajā periodā, tad, kad visas dūris jau bija paceltas augšā, nu, mēs jums te nolēmām parādīt arī citas, jā. Tad mākslinieks ļoti skaisti tur to visu bija apgleznojis, jā, apstrādājis ar dažādām tehnikām. Un tagad mēs kā reiz nolēmām parādīt tādas, kā senatnē bija, jā, bez zīmējumiem, ar bluķīšiem. Tā kā nu šeit arī. Tā kā, ja jums tas ļoti interesēja, apakšā rakstiet komentārus. Būs arī e-pasts Arnim, varat uzrakstīt, ja jums kaut kas interesē, gribat iegādāties, jā. Tās pašas dūris vai arī kaut kādas konsultācijas par to visu saņemt, jo tā tēma viņa ir ļoti jauna, un tad jūs iepazīsties ar daudz ko ļoti vērtīgu. Sveicināti vēlreiz, dārgie mūsu skatītāji. Nu, mēs tagad esam ciemos pie bišķiniekiem, un šeit viņi lieliski arī ir salikuši, nevis uz kokiem, bet, nu, uz bluķīšiem vai uz kaut kādiem paaugstinājumiem, tā kā, nu, redziet, kā arī to visu var izdarīt lieliski. Pirmkārt, viņš ir ļoti dizainiski skaists, jā, tev redzēt arī dažādas puķes. Un iekšā dzīvo bites, un pēc pāris gadiem, kā jūs dzirdējāt, pēc pāris gadiem to visu pārbauda, un ja ir pietiekošs daudzums, lai bites varētu pārziemot, tad arī paņem to medu. Tā kā rakstiet, uzdodiet jautājumus, Arnis jums pastāstīs par to visu, un varat arī piedalīties šajā lieliskajā procesā un senās kultūras, biškopības atzimšanas. Feņš puika. Daudz cilvēku. Ja? Jā, mums te suņuks arī atnāca apciemot. Nu, dores arī dažādas, jā, lieliski var redzēt, kā viņas taisa. Ļoti nopietnas darbs, jā, tev to visu iztīrīt. Izgrebt, jā, to visu ir kā tā vienkārši izskatās, bet, nu, un šeit arī tad viņu taisa ciet, un tad būs kāda vieta, kur tu varēs redzēt dažādas dores. Sargs atnāca. Nu tā izskatās tas viss. Nu, puiši viņi taisa tā kā, nu, kā puiši viņi taisa, mēs nefilmēsim, jo meistars ir prom. Es parādīšu kādu risku. Tas viss, cik tas viss ir nopietni. Tā lieliski. Jā, nu katra dorīte, viņa ir
individuāli, jā, kā mēs redzam, nav divu vienādu dorīšu. Dāris senatnē bija, ka kādu kociņu atrada, no tāda arī taisīja to visu. Tā lieciet laikus, dalieties ar video, lai mūsu tautieši tūmā tālumā zinātu par tādu lielisku senās, nu kā to tradīcijas, ne tradīcijas, senās biškopības atzimšanu Latvijā. Lielas paldies, ka skatījāties, nu un dalieties ar video. Lielas paldies! No ārpus sēž kaut kas tur. Tā, nu mēs atnācām pie vienas dūres, kurā dzīvo bites. Nu, un iet klāt varētu riskēt, protams, jā. Diezgan riskanti, bet, nu, mums nav nekādi aizsargi, tās ne cepures, nekas, nu, varam paprovēt. Pienākt tā, kā tur ir, kā tas viss izskatās. Tā. Nu, laižās. Tāds foršs suņuks. No otras puses ir Tā, tur, jā, durvis. No tā viņi izskatās, re, kur jau ir. Tā, nu, būsim ļoti uzmanīgi. Jā, te ir durtiņas. Arni, viņas var attaisīt vaļā vai nevar? Re, kur ir? Aha, re, kur bitītes. Mēs te redzam, kā viņas asas kustības netaisīšu, jā. Viņas tur nesāk. Jo tās ir meža bites, tās nav, nu, tās ir senās. Tā kā senatnē. Nu, tur Arnis jums izstāstīs, tur veselas lekcijas, tas ir ļoti ilgi par to visu. Nu, tur redzēt, kā mums durtiņas. Viņas tur tā dabiskā veidā. Un tad attais apskatās, cik tur ir medu saražojušas, kā jau iepriekš stāstījām mums, ja? Un tad to visu arī novērtē. Vai var ņemt medu, vai nevar ņemt. Ja nevar ņemt, tad atstāja vēl uz gadu. Tā kā medus ir ļoti vērtīgs. Nu, tādu arī grūti vispār kaut kur sameklēt, jā. Arī tirgū viņu praktiski, cik es tāvot, ka to tēmu es uzzināju, jā, cik es par to interesējos, nu, nekur ar pārdošanā nemaz arī nav. Tikai caur kaut kādiem pasūtījumiem un tam līdzīgi. Tā kā, nu, tādu medu nemaz arī nevar nekur nopirkt. Jo viņu jau nav kā, ka tu vari katru, teiksim, aprēķināt, nu, piemēram, ja mēs ņemam tos, kas tajos rāmīšos, jā, tur tad viņi, nu, aptuveni 3 reizes gadā ņem ārā. Šeit sanāk, ka iespējams šajā gadā būs raža. Varbūt bites tik daudz nebūs sanesušas lieko medu, ja, lai varētu pārziemot. Nu, to iespējams nākošgad būs tikai. Tā kā šeit, nu, ir tas viss kā dabas procesā, jā, lai bites pārzīmot ar savu medu, bez cukura, nākas gaidīt, jā, kad tas viss būs. Jā, tādas smukas bitītes. Rakstiet mums, uzdodiet jautājumus, dalieties ar video.